Ar ko labāk baltināt zobus? Baltināt šo zobu pastu vai, piemēram, plāksnītēm? Te ir jāsaprot, ka nav tā, ka viens būtu sliktāks vai labāks par otru. Vienkārši ir, teiksim, no efektivitātes ziņas zobu pastai būs vismazākā efektivitāte, jo tur nevar iekšā likt tik daudz tās aktīvās vielas, kas baltina zobus, jo mēs zobupastu uzklājām nevienmērīgi uz zobiem, un tad arī tas rezultāts būtu plankumains un nevienmērīgs. Nākamās efektivitātes ziņā jau ir plāksnītes un, piemēram, gēle ar kapēm, jo tur jau tas gēles vai tas vielas plāksnītēm jau daudz vienmērīgāk ir virsū uz zobiem, tad tur jau ir tas baltināšanas efekts parasti daudz labāk redzams. Nu, un trešais, protams, kas ir visefektīvākais un arī vispareizākais, principā, ir no sākuma aiziet pie zobu higienista, kurš veic pilnu zobu higiēnu, noņem aplikumu, noņem zobakmeni no mūsu zobiem, un tad veic jau īsto zobu balināšanas procedūru ar profesionāliem gēliem, profesionālām lampām. Un, cik es zinu no savas pieredzes, tad nav neviens cilvēks, kas būtu bijis pie zobārsta vai pie zobu higienista uz šo kārtīgo zobu balināšanas procedūru, un kuram nebūtu rezultāts. Jā, protams, tie rezultāti atšķirās. Ir cilvēkam tas rezultāts tur ir pa 8 toņiem, vai pat kādreiz pat vairāk ir redzēts, kad paliek tie baltāki. Ir cilvēkam tur tikai tonis, pieņemsim, gaišāk palikuši. Tur baigi atkarīgs arī no zobu struktūras un jau cik gaiši, ja balti jums tie zobi ir šobrīd. Bet, principā tā vismaz es redzu šo zobu balināšanas procedūru.